Labi, mēs sākam ar jaunu iniciatīvu, kuras mērķis ir pārvērst jauniešus ebrejus no visas pasaules par nākamās paaudzes Izraēlas aizstāvjiem. Izraēlas valdība ir apstiprinājusi programmu Mass Diplomacy, jaunu programmu, kas sniedz dalībniekiem praktisku apmācību publiskajā diplomātijā, komunikācijā un līderībā, vienlaikus padziļinot viņu saikni ar ebreju valsti. Šī iniciatīva tiek ieviesta laikā, kad Izraēla meklē jaunus veidus, kā cīnīties pret pieaugošo antisemītismu un dezinformāciju ārvalstīs. Tagad mums pievienojas Meirs Holts, Massa Israel Journey izpilddirektors, kurš vada šo programmu un pievienojas mums no Jeruzalemes. Sveiki un paldies, ka esat šeit. Jā, prieks būt šeit. Tātad masa ir ebreju vārds, kas nozīmē ceļojums. Tam ir ļoti dziļa nozīme. Tātad paskaidrojiet, kā šī iniciatīva ir ļoti svarīga, ņemot vērā to, ko masa patiesībā pārstāv kā jēdziens. Es atkāpšos soli atpakaļ un paskaidrošu, kas patiesībā ir masa. Vai ne? Tātad Mūs pirms 22 gadiem dibināja ebreju aģentūra un Izraēlas valdība, lai atvestu jauniešus ebrejus no visas pasaules uz ilgstošām nozīmīgām pieredzēm šeit Izraēlā. Pēdējo 22 gadu laikā mums ir bijuši vairāk nekā 220,000 absolventu, un viņi piedalās dažādās programmās. Mēs cenšamies nodrošināt, lai mēs būtu arī aktuāli un pievienot programmas, kas ir atbilstošas jauniešu ebreju vajadzībām un vēlmēm visā pasaulē. Un tieši tā radās programma Massa Diplomacy, pateicoties lieliskai sadarbībai ar ārlietu ministriju. Mēs izmēģinājām šo programmu pagājušajā gadā, un pilotu projektā tiešām iesaistījām 20 dalībniekus no dažādām valstīm. Lai iegūtu rīkus publiskajai diplomātijai, uzzinātu vairāk par jūdeismu, uzzinātu vairāk par Izraēlu. Un cerams arī justies ērtāk, lai varētu par to domāt paši un apspriest to ar citiem. pareizi. Viena lieta, kas ir īpaši ievērības cienīga šajā programmā, ir tā, ka mums ir bijuši daudzi praktikanti, kas ir stažējušies šajā kanālā. Viņi visi ir, ziniet, ievietot konkrētās nišās. Bet es domāju, ka pēdējo pāris gadu laikā mēs esam sapratuši, ka mums tiešām ir vajadzīgi diplomāti ārzemēs. Tātad pat, ja daži no šiem studentiem, ziniet, nevar būtībā pārcelties uz Izraēlu, paskaidrojiet, kāpēc. Patiesībā tas ir kā diplomātijas 2.0, kādi tā varētu izskatīties nākotnē. Ne tikai vēstnieki un cilvēki, kas dzīvo dažādās pasaules vietās. Es domāju, ka tas attiecās uz katru dalībnieku, kurš piedalās masas programmā. Ilgstoša uzturēšanās Izrēlā jau stiprina tavas spējas runāt par Izrēlu, runāt par judaismu pārliecinātākā veidā. Šajā konkrētajā programmā mēs izvēlamies ļoti talantīgus dalībniekus. Jūs zināt, kritēriju un atlases process ir diezgan stingrs. Pagājušajā gadā mums bija vairāk nekā 100 pretendentu, kuri beigās iegūs šīs 20 vietas. Cilvēki, kuri jau ir aktīvi vai nu sociālajos tīklos vai savās kopienās. Un mēs viņiem sniedzam rīkus, lai viņi varētu darīt vēl vairāk no tā, ko jau dara, dodam viņiem iespēju darīt visu, ko viņi spēj. Mēs nesūtīsim Izraēlas vēstniekus lielā skaitā uz visām pasaules valstīm. Protams, katrā valstī, kur mums ir diplomāti, tas ir lieliski, bet mums vajag, lai šie cilvēki darītu vēl vairāk. Un tas nav tikai Izraēlas dēļ, tas ir arī ebreju tautas labā. Tas ir vērsts pret antisemītismu vairāk nekā pret jebko citu. Šis ir kā pilsoniskās žurnālistikas jaunā versija. Ziniet, atkal, mēs zinām, kas ir noticis pēdējos gados. Cilvēki ir kļuvuši par ietekmētājiem. Lai runā par to, ziniet, cilvēki, kuri parasti nerunātu. Bet šī ir ļoti specifiska loma, un interesanti ir tas, ka arvien vairāk cilvēku, kuri var pārstāvēt mazās vietējās kopienas, skaidro, kā tas varētu uzlabot situāciju ebrejiem diasporā. Es domāju, tieši tas, ko jūs tikko teicāt. Jaunie ebreji, vai pat vecāki ebreji, bet īpaši jaunie ebreji, kas ienāk savās kopienās un nedzird kaut ko no ārpuses. Tagad tie cilvēki no pašas kopienas, kas maina situāciju. Tas pastiprina visus jau notiekošos centienus. Bet kad ir kāds, kurš patiešām var pārstāvēt šīs vērtības un patiešām izskaidrot, un kuram ir praktiska pieredze, ziniet, viņi ir darījuši lietas paši, un tagad viņiem ir zināšanas, lai darītu vēl vairāk, runātu vairāk un būtu pārliecinātāki par to, tas rada ķēdes reakciju viņu lokos, viņu draugu, ģimenes vidū, un tad tas turpina izplatīties tālāk. Un viņu kopienās, ja viņi spēs būt šo centienu līderi, mēs redzēsim daudzus citus, kas viņiem sekos. Un mēs iespējams redzēsim nākotnes līderus nākamajai paaudzei. Ziniet, ja viņi daži, esmu pārliecināti, nāk no debašu vai cita veida programmām, tas, ziniet, jo vairāk un vairāk cilvēku, tā teikt, izaug no šīm programmām. Es iedomājos, ka tas kādu dienu varētu pavērt pilnīgi jaunu cilvēku grupu ārlietu ministrijā, kas ieņem šos amatus līdz galam.
Pilnīgi noteikti. Tā noteikti ir iespēja. Un, ziniet, mēs redzam, ka Ziemeļamerikā 1 no 5 masā absolventiem strādā ebreju organizācijā. Es vienkārši gribētu uz brīdi apstāties pie šī statistikas rādītāja. 1 no 5 masa absolventiem Ziemeļamerikā strādā ebreju organizācijā. Tas ir pārsteidzoši. Tas jau sāk veidot nākotnes līderus. Pēc viņa brauciena. Pēc brauciena. Wow, labi. Jā, tātad tas iesaista viņus pēc atgriešanās. Pareizi. Tātad, un mēs runājam par šīm programmām. Šajā programmā mēs jau uzņemam cilvēkus, kuri ir līderi savās jomās. Tas jau ir kaut kas. Tie ir cilvēki, kuriem pat ir lielāks potenciāls nekā vairumam. Un tieši tāpēc atlases process ir tik stingrs šim. Es noteikti ticu, ka ik viens cilvēks, kurš tiks uzņemts šajā programmā, kļūs par nākotnes līderi vienā vai otrā veidā.